Anta? Anta, mēs gaidām. Jā, es nāku. Jā. Tu esi nepārspējama. Nē, es esmu godīga un iespējama. Kaspars, kur deko, dāmas un kungi, aplausus lūdzu. Labvakar, dārgie. Labvakar, ekscelences, labvakar, godātie arhitekti, labvakar, cienījamā žūrija un labvakar arī Delfī tiešraides skatītāji. Mēs sveicam jūs arhitektūras nedēļas kulminācijā, svinīgajā apbalvošanas ceremonijā. Spoža kā saule jūs šim vakaram cauri vedīs Anta Aizupe. Bet drošu un rūpīgi aprēķinātu ceļu jums rādīs Matīs Budovskis. Paldies tev. Paldies. Pēdējo gadu gaitā mēs esam piedzīvojuši daudz negaidītu pavērsienu, kas uzrāda, cik mainīga ir lietu kārtība, ko esam pieraduši uzlūkot kā konstantu. Jā, NASA jau pirms kāda laiciņa atklājusi, ka Zeme sākusi griezties ātrāk, bet pārsniedzot jebkādas prognozes, mūs pārsteigusi arī Saules aktivitāte. Gigantiski krustas graudi, virpuļviesuļi, zemestrīces, dabas hormonu vētras sāk kļūt par ikdienu. Politiskas, ģeopolitiskas pārmaiņas un arī karš. Un tas neviļus liek uzdot jautājumu, kas tad īsti paliks pēc mums? Izdzertas šampaniešu glāzes un austergliemežnīcas. Anta, es domāju, vispār ne šovakar. Matīs, es domāju, ka skatoties uz šī gada rekordzemo iesniegto projektu skaita, nekas daudz, un tās pavisam noteikti nebūs privātmājas. Izcila arhitektūra ir iekļaujoša un funkcionāla. Izcila arhitektūra ir ambicioza un radoša. Un pamazām tā kļūst par aizsargājamu sugu. Tāpēc šajā ceremonijā mēs apbalvosim tos, kuri iedziļinās, pēta, analizē un konstruē. Un mēs svinēsim šovakar, vai ne? Par godu tiem, kuri sapņo, un pats galvenais rada. Lai ierakstītu šos vārdus sarkanajā grāmatā, jo viņu radītais pavisam noteikti paliks arī pēc mums. Lai oficiāli atklātu Latvijas arhitektūras gada balvas ceremoniju, uz skatuves aicinām Kultūras ministrijas valsts sekretāri Daci Vilsoni. Labvakar, godātie arhitekti! Es sveicu jūs šīs nedēļas kulminācijā arhitektūras gada balvā. Šonedēļ svētkus svin arī būvinženieri un apbalvoja lieliskākās būves. Viņi izvēlējās VF kultūras pili, drošu, sakārtotu vidi. Bet arhitekti ir drosmīgi, katru gadu izvēlās arvien jaunu vietu, kurā dot savu pieskārienu un ievies dzīvē jauno baukultūru un Davosas deklarācijas kvalitāti visās būvēs. Lūk, sveicu jūs ar to un ļoti priecājos par to, ka šajā arhitektūras gada balvā nomināciju vidū ir ļoti daudzas publiskas ēkas un ēkas, kuras saistītas ar kultūru. Dailes teātra priekšlaukums, Rīgas cirks un pat no defekta radīts efekts – Valmieras kurtuve. Es priecājos par to, ka kopīgiem spēkiem un ar jūsu idejām, jūsu harismu mūsu vide kļūst arvien kvalitatīvāka un cilvēkiem patīkamāka. Es ļoti ceru, ka arī šī gada beigās Rīgas filharmonijas metu konkurss
kaut kad šajā brīnišķīgajā pasākumā rezultēsies ne tikai ar būvprojektu, bet arī ar celtni. Un es ceru, ka mūsu kopīgie spēki mūsu vidi darīs arvien labāku. Sirsnīgi pateicos Latvijas Arhitektu Savienībai par ilgstošo darbu mūsu vides uzlabošanā. Un paldies arī starptautiskajai žūrijai, kas ar savu vērīgo aci būs atlasījuši šīs dienas, šī vakara uzvarētājus. Veiksmīgus un priecīgus svētkus! Paldies! Nemainīga vērtība balvas kontekstā ir, protams, atlases žūrija, kas arī šogad veikusi godpilno, sarežģīto, bet, kā varējām redzēt Edgara Neilanda vlogos, arī aizraujošo finālistu atlasi. Atlases žūrijas sastāvā piedalījās arhitekts, žūrijas priekšsēdētājs Mantens Devriens, Arhitektes Zane, Tētere Šulce, Ilze Ratniece un Anda Kursiša. būvinženieris, inženierzinātņu doktors Normunds Tirāns, arborists uzņēmuma Labie koki dibinātājs Edgars Neilands un mākslas kurators Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktors Kaspars Vanaks. Kā jau ierasts, atlases žūrijas izvirzītie nominanti saņems arhitektūras gada balvas nominantu nozīmītes, bet vēl pirms ķeramies klāt pie šī procesa, es atgādinu, ka šogad lakonisms pateicības runās mēs būsim īpaši pateicīgi par to, jo, kā ir konstatējusi NASA un iepriekš pieminējusi Anta, Zeme ir sākus griezties ātrāk. Jā. Tātad, lai atskatītos uz žūrijas darba procesu un nosauktu nominantus kategorijā Sabiedriskās ēkas, uz skatuves aicinām Andu Kursišu. Labvakar, dārgie viesi, dārgie kolēģi. Es žūrijā pārstāvu Latvijas Arhitektu Savienības valdi. Un strādājot no 2022. gada, manā pārziņā ir prakses un izglītības jautājumi. Un jāsaka, ka šī gada balva ir ļoti precīzs mūsu prakses un izglītības spogulis. Un tāpat arī mūsu valsts ekonomikas un attieksmes indikators. Pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm ēnu ekonomika būvniecības sektorā sasniedz gandrīz 35%. Un ar vislielāko īpatsvaru privātajā sektorā. Latvijā no 2014. līdz 2021. gadam ir ieguldīti apmēram 4,5 miljārdi Eiropas fondu naudas, no tiem liela daļa infrastruktūrā un būvniecībā. 260 modernizētas ārstniecības iestādes, 5700 mājsaimniecībām uzlabota energoefektivitāte, 62 000 iedzīvotāju pieejama uzlabota izglītības infrastruktūra, 54 atjaunotas un no jauna izveidotas kultūras un dabas mantojuma vietas un tā tālāk. Latvijā ir vidēji gadā apmēram 200 publisku iepirkumu un plus vēl cenu aptaujas, kuras mēs nevaram uzskaitīt. Arhitekta loma šajos iepirkumos tiek aprakstīta ar šādiem vārdiem: būvspeciālists, arhitektūras daļas izstrādātājs, projektētājs, projektvadītājs, ekspertēts, izpildītājs, uzņēmējs, būvkomersants. Tieši un netieši norādot, ka arhitekts tur nav īpaši vajadzīgs, diezgan lielā mērā arī devalvējot arhitektu kā procesa vadītāju, jo pēc mūsu iepirkumu organizētāju uzskatiem būvprojektu var vadīt jebkurš inženieris lielākā mērā. Un neraugoties to, ka arhitekta izglītība ir vienīgā, kas ļauj jēgpilni vadīt būvs radīšanas procesu. Un jāatceramies kādreiz to diskusiju par sviesta un krējuma izstrādājumiem, kuros par izstrādājumiem sauc tādas lietas, kurās
īstās un kvalitatīvās sastāvdaļas tiek ar kaut ko aizvietotas, tad, diemžēl, mēs saskaramies ar to, ka publiskajā iepirkumā mēs redzam arhitektūras izstrādājumus. Un to mums, diemžēl, arī žūrijas darbā nācās konstatēt, ka ne viss, kas ir arhitektūra, un izstrādājums nav arhitektūra, un no zemākās cenas iepirkuma nevar iegūt labu arhitektūru, nemaz nerunājot par izcilību. Un kāpēc šogad ir tik maz iesniegto darbu? Parastais iemesls ir gluži saprotams, arhitekti ir paškritiski, un ņemot vērā ekonomikas turbulences un kompromisu radītos jautājumus un sekas, mēs nemaz negribam iesniegt tos darbus, kuros mēs redzam, kad ir šādi kompromisi vai pasūtītājs laimīgs, ka viņš ir objektu vispār nodevs, ka var atvērt ražošanu vai atvērt biroju un cilvēki var strādāt. Bet tie tipiskie iemesli šī gada mazajam skaitam bija tādi, ka netiek iesniegt darbi, kuriem ir objekti, kuros ir neskaidra finanšu izcelsme, gluži saprotami. Un šajos iepriekš uzskaitītajos daudzajos publiskajos iepirkumos netiek radīts nekas tāds, ko varētu dēvēt par labi profesionāli veiktu darbu vai par izcilu arhitektūru. Un gada balvā mēs pielietojām Davosas kvalitātes sistēmas kritērijus. Es visvairāk skatījos uz pārvaldības kritērijiem, kas ir atbildīga vietas pārvalde, procesa organizācija, kvalificēta dalībnieku iesaiste, sabiedrības iesaiste un caurspīdīga lēmumu pieņemšana. Un es diezgan droši un ļoti skaļi iestājos par to, ka mūsu atlasītajiem darbiem ir jābūt godīgiem viscaur, sākot no arhitekta izvēles, līgumslēgšanas procesā, sabiedrības iesaistes procesā un būvniecības procesā un autoru uzraudzībā. Un gribētos cerēt, ka šis godīgums kopā ar ambīcijām ļaus arhitektūras gada balvai un atlasītajiem darbiem ar katru nākamo gadu kļūt arvien spožākiem, jaukākiem un iedvesmojošākiem. Un nobeigumā, pirms mēs ķeramies pie nākamā darbiņa, vakar pēc Janīnas Kursītes lekcijas man likās, ka ir noteikti ar latviešu tautas garamantām jāpadalās. Nu tad tā, kad jaunai ēkai uzceļ spāres, tad uz pakšu gala jānokaun gailis, uz jumta jāuzceļ eglīte. Un pār to jāsviež šņabja pudele. Ja pudele saplīs, tad māja būs laimīga, ja ne, tad nelaimīga. Un šovakar mums būs tie objekti ar tām saplīsušajām pudelēm. Anda, lūdzu, nosauciet pirmo nominantu. Projekts, kur ar pozitīvu ironiju tiek runāts par neesošo Mārupas kopējo identitāti, smalki iekļaujoties dotajā vidē. Projektu raksturo profesionāls vieglums, asprātīgi funkcionālie un estētiskie risinājumi, kā arī mazrunīgs maigums, uzliekot augstu dizaina latiņu citiem nozares dalībniekiem. Mācību centrs ar solāro jumtu Mārupē. Lūdzam pārstāvjus uz skatuves. Man šķiet, jums jāpaliek. Jā, beigās būs teikt. Uz fotogrāfiju? Jā, jūs negribējāt kaut ko teikt arī? Nē, laikam. Labi. Tā var būt. Tad uz fotogrāfiju, jā. Jā? Jā. Es pareizi saprotu. Droši. Nu tad nākamais Labi, paldies. nominants. Tad lūdzu nosaukt tā nākamo nominantu. Jā, to aploksnīt vajadzētu. Jā. Tur aploksnītā ir noslēpums.
Šajā kompleksā noteikti ir pamanāma inovācija attiecībā uz telpu organizāciju un hierarhiju. Visas skolas aktivitātes izvietotas zem viena jumta ar lielu savienojumu telpu, kas kalpo kā organizators. Spilgts krāsu lietojums un daudz gaismas ēku atšķir no ierastās skolu arhitektūras Latvijā. Ogres valsts ģimnāzija. Paldies, kolēģi! Paldies! Un laiks tad nosaukt trešo nominantu. Doktora Mauriņa klīnika ir veiksmīgs estētiskās medicīnas prakses risinājums. Tas ir stabils, viengabalains, funkcionāls būvapjoms, kur kvalitāti jūtam visos aspektos. Mauriņa klīnika. Paldies žūrijai, paldies kolēģiem, paldies pasūtītājiem un Zaigai Gailai īpaši paldies. Paldies, kopīgs fotomirklis, Sašs. Un, jā, droši skatuves, jā. Jā. Paldies Andai. Jā. Paldies nominantiem. Jā, paldies. Paldies, varat doties? Jā. Nu tad turpināsim. Kategorija procesi. Uz skatuves sagaidām žūrijas pārstāvi Kasparu Vanagu. Labvakar. Droši vien man ir uzticēts runāt par kategoriju, kura nav ietverošāka kā process. Protams, arhitektūra pati par sevi droši vien ir tā dzīves forma, kas ir process, vai tā būtu māja, kas arī uzbūvēta, turpina savu dzīvi, noveco vai zeļ. Savā ziņā var runāt par procesu arī attiecībā uz tiem projektiem, kas iegulst atvilknē vai kas neuzvar, liekot domāt par dzīvi kā cīņu vai karu. Un šis ir dīvains laiks, kad mēs laikam daudz vairāk domājam par šo te procesu un kā tas var būt. Dzīvei mēdz būt segvārdi, kā pieņemsim attīstība, bet tikpat labi par šādu segvārdu var kalpot arī tādi jēdzieni, kā, kur es viņus pierakstīju, palēninājums, sarukšana, arī iršana. Un kas ir interesanti, ka iršana, līdzīgi kā attīstība, ir vienkārši eksistences forma. Šim procesam var arī nebūt gala. Un šajā laikā es domāju, kad pilsētas, kad iedzīvotājs sarūk, kad ir valstis, kurām teritorijas šobrīd sarūk, ir jādomā par procesiem kā vienu no būtiskākajiem izdzīvošanas veidiem. Un mums šeit, Austrumeiropā vai Austrumeiropas ziemeļos, viens no tuvākajiem laikam ir fermentācija. Lai tas ir tas galvenais process, kuru mēs svinam šajā laikā, kad mēs izdzīvojam. Un tā tad lūdzu aploksnes. Paldies! Privāta iniciatīva, kas pilda publisko informēšanas un izglītošanas funkciju, kuru pašvaldībai būtu noderīgi vairāk integrēt darba procesā. Izglītošana ne tikai veido profesionāļus, bet arī padara arhitekta profesiju un lomu svarīgāku un novirza uzmanību no arhitekta kā tehniskā izpildītāja uz to, kādam tam patiesībā vajadzētu būt – radošas sabiedrības veidotājam. Starptautiskas pilsētplānošanas pasākums Mad City Riga 2022 ar nosaukumu Krīze pilsētā.
Sagaidām autorus uz skatuves. Lūdzu, autorus. Viņi krīzes menedžmentā kaut kur iekšā aizkavējušies. Tad turpināsim. Nav, tad turpināsim. Un otrs labs paraugs tam, kā ar ierobežotu budžetu, bet ieinteresētu pasūtītāju un aizrautīgu arhitektu iespējams iegūt daudzfunkcionālu kultūra telpu. Meklējot veidu, kā soli pa solim realizēt ēkā pārvērtības, rodas īpašs dzīves dizains, kurā telpiskās transformācijas iet roku rokā, tas ir viens teikums, ar jaunām scenogrāfiskā lietojuma formām. Valmiers Kurtuve. Lūdzu, vai vēlaties ja jūs gribat kaut ko teikt? teikt, jūs varat teikt. Ja jūs negribat teikt, tad nē. Jūs neko negribu teikt. Jā, paldies žūrijai, ka pamanīja Valmierā teātri. Tāda nianses, ka pagājušajā gada 5. oktobrī Valmieras doma pieņēma lēmumu, ka viņi gribētu taisīt teātri Kurtuvas telpā, bija šajā katlu mājā, un tad pagājis gads, un mēs esam neticami uz šīs skatuves. Katrā ziņā ir diezgan viegli, kad nav birokrātijas, jākārto kaut kādi papīri, bet tikmēr var zīmēt, un tas ir pavisam cits process ļoti ātri, un var pievērsties tam galvenajam, kam arhitekts ir domāts kvalitīvas vides un kvalitīvas vides veidošanas priekš cilvēkiem. Paldies teātrim par atbalstu un Valmieras pašvaldībai viennozīmīgi. Paldies! Paldies nominantiem, paldies, Kaspar. Bet sagaidīsim Edgaru Neilandu, kurš nosauks vienīgo nominantu ainavu arhitektūras kategorijā. Labvakar visiem! Man liels prieks, ka jūs visi arhitekti... Kurš ir arhitekts? Paceļ roku. Kas ir pārējie? Kuri grib no pārējiem būt arhitekti? Paceļ roku. Lūk, pārējie arī grib būt arhitekti. Skaista profesija, un man bija skaists ceļojums kopā ar arhitektiem Busiņā, neticami, un Kasparu, un Normundu. Un patiešām interesants process izbaudīju, un pa lielam zāli pa maz, krūmu nepietiek, un koku vispār nav. Tad paldies. Tā varētu teikt no manas skatu punkta, bet, protams, nav par to stāsts. Bija stāsts, kad ir ļoti skaistas lietas ieraudzīt. Un man arī liels prieks pasniegt vieniem no autoriem, kas man tā liekas darbojās pie, kuri bija pirms tam un skatījās, klausījās kolēģis no Beļģijas, kas stāstīja par nākotni, par Beļģiju, Briseli. Un es dzirdēju vienu satraucošu lietu. Es nezinu, cik ilgi es varu runāt, zem ātri griežās, bet es pastāstīšu. Lielākā daļa nebija vienkārši atnākuši, es viņu pastāstīšu, par ko bija lekcija. Tātad, Briselē nav kur būvēt, viss būvē viens otram virsū. Ja stāvvieta jau nav kur likt uzbūvēt uz jumta, un tad nav kur likt baseinu uz stāvvietas uzliek, un būvējās. Un kāda ir atziņa? Lekcija gara bija. Atziņa ir, nevajag neko jaukt nost. Ja? Mani reāla baža uzreiz ir neko nejauc nost, tātad kur jūs būvēsiet? Ne jau uz jumta, Latvijā tas pa dārgu ir, mēs zinām. Tātad krūmos un kokos atkal kaut kur. Bet vēl jau vairāk man liels prieks pasniegt balvu, jo šāds process jau notiek. Jūs, arhitekti, jau būvējat kaut kur starp kokiem, kaut kur starp krūmiem, un ir arī labi noticis process, kur koki necieš, krūmi turpina augt, un vēl pienāk un atrodas telpa jauniem. Respektīvi, kvalitatīva ārtelpa ar dzīviem augiem tanī
Es pasniegšu tūlītās aploksni. Jā, lūdzu. Aploksni studijā. Tātad bez brillēm mēģināšu izlasīt. Pēc Covida gan arī katram otram tagad optikai baigais biznes aiziet. Tātad, Kasparam bija viens teikums, man arī. Pirmais vārds ir vesels teikums, man tā liekas. Visiekļaujošākais no Latvijas arhitektūras gada balvas konkursa darbiem, trapies man taisni, izdevies iegūt ikdienā lietojamu publisku laukumu. Mums visiem ir izdevies, ja? Pārdomāti uzlabojumi šo publisko telpu ir padarījuši manāmi ērtāku. Ja jūs ejat pa kādu publisku telpu, kur jau ir padarījusi jūsu dzīvi ērtāku, jūs jau nojaušat, par ko es runāju. Tur arī rāda bildes, protams, ja? Ja, un aiziet tālāk. Un baudāmāku, komats, pirmais komats, un visiem pieejamu, piemērotu un izmantojamu. Ļoti smalks un iejutīgs darbs. Autori lēnām nākat jau, kas atklājas uzklausot autorus. Labs piemērs metu konkursa īstenošanā. Dailes teātrā priekšlaukums! Autors ar aplausiem. Patiešām super liels prieks, arhitekti, ka jūs spējat arī ainavu arhitektu darbu darīt, ap kokiem ņemties, puķītēm vietu atrast. Un visiem mums cilvēkiem, kuri netiek iekšā jūsu darbos, jūsu ēkās, kuri dzīvo ārā, novērtēt Latvijas arhitektu sniegumu. Paldies par Dailes teātru. Paldies. Paldies, brīnišķīga uzruna. Un, te ir vēl daudz cilvēku, kuri ir atbildīgi par šo laukuma rezultātu. Es ļoti negribu kādu aizmirst, bet es gribu sākt ar metu konkursu žūriju. Jūsu drosme, jūs esat līdzatbildīgi. Liels paldies jums! Pēc tam visi iespējamie Rīgas un valsts birokrāti, kas palīdzēja. Es gribu uzsvērt Arta Goldberga no Rīgas, Lāsma Papaureli, kaut kur tu esi. Liels paldies jums! Un tad, kad mēs nonācām līdz būvēšanai, tad ir vēl viens būvnieks, kurš to visu dabūja gatavu. Es ļoti gribu atzīmēt to pieticību un to, teiksim, stabilo mūsu atbalstu. Tā kā ejam un baudam visi kopā. Paldies jums! Urā! Paldies! Paldies, 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 paldies! Zeme griežas, turpināsim. Jā, tik tiešām paldies par Dailes teātra priekšlaukumu no mums citu teātru aktieriem. Tiešām paldies. Jā, es saprotu, Matīs, tev kā Nacionālā teātra aktierim skauž. Bet es darbojos kā brīvmāksliniece, un man ir izrādes arī, piemēram, Rīgas cirkā, par to paldies. Bet es domāju, ka līdzīgas sajūtas kā tev, skatoties uz Dailes teātri, pārņem arī tiem farmaceitiem, kuri nestrādā Brīvības ielā 68, bet varbūt katru dienu tiem nākas iet garām tiem logiem. Tad mēs esam nokļuvuši pie nākamās kategorijas, kas ir interjers, un uz skatuves aicinām Ilzi Ratnieci. Labvakar, kolēģi! Man ir liels prieks pasniegt šo atzinību komandai par tās ambiciozitāti, par drosmi savienot šķietami nesavienojamas lietas. Lūdzu, aploksnīti. Lūdzu, aploksnīti. Lēmums nepieskarties vecajam ir tas, kas padara šo interjeru īpašu. Reprezentatīva darba vieta laboratorijas tehniķiem, kur detalizēti un uzmanīgi pārdomāts, ko parādīt un ko noslēpt. Zāļu pagatavošanas nodaļa. Lūdzu.
Lūdzu, sagaidām autorus. Pirmkārt, paldies Saules apteikai par uzticēšanos, paldies žūrijai par novērtējumu un paldies mūtu komandai par ieguldīto darbu. Paldies! Bišķiņu papildināšu, ka tas pats, ko arī no iepriekš minētajiem kolēģiem pieminēja, ka tas bija liels komandas darbs. Un liels paldies tiem, kas piedalījās realizācijā, kas ir būvnieki, meistari, kas to visu skrupulozo darbu iznesa ārā. Paldies liels! Paldies! Pārbūves un mantojuma transformācija, rekonstrukcija vai restaurācija. Nosaukt nominantus aicinām Normundu Tirānu un Zani Teteri Šulci. Dažus vārdus. Rekonstrukcijā bieži vien mūsu kolēģi, konstruktori mēdz nograut to pasākumu, tāpēc, ka vai izvēlās nepārāk veiksmīgas schēmas, vai arī savāc par daudz slodzes, vai arī vēl kaut kādu konservatīvu pieņēmumu. Bet bieži vien arī arhitekti mēdz uzlikt uz tiem vecajiem praulēm nedaudz par daudz. Ja? Bet tā tad lieta ir delikāta. Gribētu tikai teikt, ka šajos objektos tas viss ir bijis vienkārši lieliski. Man liels prieks par to. Sākam. Klēts ēkas pārbūve ir teicams arhitektūras piemērs vietējai kopienai. Procesā konsekventi lietot materiāli, rasti radoši risinājumi un ēkas saglabātā daļa ir skaidri nodalīta no jaunradītās, maksimāli saglabājot un eksponējot senos mūrus. Klēts ēkas pārbūve par turisma mītni. Lūdzu, sagaidām autorus. Jāsaka paldies tieši tāpat kā visiem pārējiem, komandai, Agnesei īpaši, pasūtītājiem, kaut kur viņš te mums ir, un, protams, zvejniekiem un jūrai. Paldies! Paldies! Jā, lūdzu, nosaucim nākamo nominantu. Labdien, mīļie draugi un kolēģi! Mums ar Andu jau ir tāds vietējais žūrijas jociņš par labajiem un sliktajiem policistiem. Un es no savas puses gribu teikt, ka viss patiesībā ir ļoti brīnišķīgi. Mums ļoti daudzos projektos tiešām gavilēja sirds. Un šis ir viens no tiem. Labs ēku atjaunošanas paraugs, jaunā intervence ar cieņu izmanto bijušā cirka ēkas telpas un materiālus, vēsturiskās telpas papildinot ar jaunu slāni. Šāda pieeja ir godīga pret sabiedrību, vēsturi, ēku, ilgtspējību un sevi. Rīgas cirka vēsturiskās arēnas pārbūve. Lūdzam, autorus skatuves. Lūdzu, vai kāds vēlas izteikties? Jā, jūs. Paldies. 4 vārdus.
Paldies žūrijai, kas pamanīja cirku Rīgā. Paldies! Paldies! Un lūdzam nosaukt kategorijas noslēdzošo nominantu. Un tā kā visekoloģiskākās ēkas ir tās, kas ir jau uzbūvētas, šis ir viens no ilgspējīgākajiem gada būvs objektiem. Izvēlētā forma valoda attaisnojās loģiskā funkcija izvietojumā, savukārt laustā un neregulārā ģeometrija palīdz risināt akustikas jautājumus. Ēka pierāda arī, ka priekšpilsētā un ārpus Rīgas ir vieta arhitektūrai, Mārupas muzikas un mākslas skolas pārbūve. Urā! Nāk. Ar aplausiem sagaidām uz skatuves. Vakar, paldies žūrijai. Mūsu stāsts ir par pārvērtību, sapņiem, kas piepildās un sadarbošanos. Paldies Mārupas domai, Mārupas mākslas muzikas skolai. Paldies kolēģiem, 2 arhitektu birojiem. Paldies! Paldies! Tad kopīgs fotomirklis un varat doties. Jā. Paldies Normundam un Zanai, paldies nominantiem. Paldies! Paldies! Tu tur esi? Es esmu šeit. Jā, es varbūt te. Lai nosauktu noslēdzošās kategorijas komercēkas un ražošanas ēkas nominantus, uz skatuves sagaidīsim žūrijas priekšsēdētāju Mantēnu Devrientu. Ar aplausiem. Aplaucinieki. Paldies, man bija lieliska komanda, mums bija ļoti jauki, un varbūt tieši šitā kategorija bija ļoti interesanta, tāpēc, ka mums bija jābrauc ļoti tālu. Un tas, kas notiek busiņā, to es nestāstīšu, bet tas bija ļoti jauki. Tajā izpauzās klientu uzticēšanās, arhitektu kompetence un veiksmīgi modernas ēkas vides risinājumi. Mada arhitekti ir veiksmīgi izmantojuši savu pieredzi un profesionalitāti, lai ievestu jaunas celtniecības prakses koka arhitektūrā. Šis ir mūsdienīgas ēkas paraugs, kas lieliski iekļaujas vides kontekstā. Koka biroja ēka Lizomā. Lūdzam autorus uz skatuves. Jā, jūs ko teiksiet? Paldies vēlreiz visiem. Es nezinu, vai man tagad visi jānosauc, bet tas, ko Mantens teica, kad ir tālu jābrauc, tas bija slikti. Mēs nebraucām daudz, bet jo tālāk brauc no Rīgas, jo cilvēki vienkāršāki, būvnieki patstāvīgāki, un mums nemaz tur tik daudz nebija jābūt. Tā kā tas attālumam ir arī ļoti lielas priekšrocības. Paldies! Paldies! Arvien vairāk interesē, kas notiek tajā busiņā. Nosauksim nākamo nominantu. Jā. Visi grib zināt, kas tur bija tajā busiņā, bet es nestāstīšu. Pēc tam es pastāstīšu. Pārliecinoši jaunas, ilgtspējīgas arhitektūras piemērs. Ēka telts ir korekts un lietotājām atbilstošs. Projekts izcēlās ar skaidru funkcionālo zonējumu un pārdomātam, iekļaujošam koplietošanās
telpām. Darba telpas ir mūsdienīgas un transformējamas. Dizains ir pārliecinošs gan iekštelpās, gan eksterjerā. Gustāva biznesa centrā pirmā kārta. Lūdzam autorus uz skatuves. Paldies liels! Gan jau kā jau visi citi kolēģi minējuši, paldies liels, protams, pasūtītāju kungam un kungiem. Paldies liels kolēģiem, apakšuzņēmējiem. Es domāju, tas bija viens no punktiem, ko novērtēja arī vietējā žūrija par to, ka mūsu komanda, kas izstrādāja projektu, bija tiešām augstvērtīga un tā teikt, mēs pierādījām, ka Latvijā ir vērts projektēt un ir labi zinoši kolēģi. Gribētu pateikt arī paldies īstenībā Latvijas žūrijai, ka tā tādā salīdzinoši garlaicīgā funkcijā kā biroja ēka tomēr saskatīja tādas augstas arhitektūras pievienotās vērtības. Paldies! Paldies! Kopīgais fotomirklis. Es arī gribēju pievienot nelielu pateicību, kad liels paldies mūsu iepriekšējiem pasniedzējiem. Godīgi sakot, mūsu komanda vai lielākā daļa no tām ir audzināta Mantena. Teiksim, patvērumā un teiksim, tas virziens, ko mēs esam veidojuši, ir ļoti pateicoties arī mūsu pasniedzējiem Mantenam, bet es šeit neesmu redzējis arī Oskaru Redbergu, bet noteikti gribēju arī pateikt, no sirds pateikties arī viņam. Un kopumā, Dāvi, ir ko pievienot? Tu mums izdevās tik augstā ugunsdrošības pakāpes ēkā savienot arī koku pārsegumu, koku virsgaismu. Un ļoti jāpasakās mūsu inženieriem lieliskajam, Normundam Tirānam. Tik atrisināt, ko konstrukcijas saliek mēs dzelzbetons un smuks eksponētās betona fasādes. Paldies! 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 Aicinu nominantus atgriezties savās vietās zālē, bet atlases žūrijas pārstāvis aicinu pievienoties Mantenam uz skatuves, jo kas gan būtu dzīve bez pārsteigumiem? Kāda būtu dzīve bez pārsteigumiem? Mierīga un droša, varbūt. Nē, paredzama un garlaicīga. Lūdzu. Draugi, lūdzu. Tātad, ko mēs tur darījām tajā busiņā? Mēs tur daudz runājām, ļoti daudz runājām. Tā kā vietējas žūrijas panākums Latvijas arhitektūra gada balvai iesniegto darba vērtēšana līdz šim vienmēr bijis no iesniegtājiem darbiem atlasīt visvērtīgākos. Tos, kuri pēc tam tiek izvirzīti balvas finālām un nodoti starptautiskās žūrijas vērtējumam. Pirmās atlases procesā mēs daudz diskutējām, tieši tajā busiņā, par iesniegtajām darbiem, par to, kas tos raksturo un kāds varētu būt šī gada balvas vatmotīvs. Mēs apzināmies, ka finalistu izzinošanas plašai sabiedrībai ir iespēja, bet arī atbildība komunicēt tas vērtības, par kurām mēs šobrīd, kā arhitektu kopiena, iestājamies. Rezultātā nonācam pie arhitektūrālajām ambicijām un jautājumu, vai tas iespējams realizēt godīgā praksē. Taču mūsu sarunas izvirzies arī vairāk darbi un to autori, kas mums pašiem vēl nezinot, kāds būs starptautiskās žūrijas spriedums, likas īpašas izcelšanas vērti. Tāpēc šoreiz mēs izlēmām šajā ceremonijā arī no savas puses apsveikt un ar īpašu balvu atzīmēt arhitektu personīgu ieguldījumu ētikas un pret vidi un sabiedrību atbildīgas arhitektūras un pievienotās vērtības radīšanai, jeb godīga ambīciju realizēšanā. Un šī arhitekta biroja ir Good Pattern, Mada un NRA. Tā kā lūdzu, nāciet.
Paldies. Vai kāds ko teiks? Skaļi? Paldies par uzticību. Tā, vai kāds vēlas ko teikt? Ja nevēlas, tad var doties. Jūs neteiksiet neko? Paldies. Visi saka paldies. Paldies, Sakot, paldies. Jā, paldies. Paldies atlases žūrijas pārstāvjiem, paldies nominantiem. Līdz ar to ceremonijas pirmā trešdaļa ir noslēgusies. Paga, ko? Pirmā trešdaļa? Jā. Šausmas. Nekas tā neatņem svētku sajūtu, kā tik savs jēdzieni. Par laimi uz skatuves es redzu, ir atgriezies Kaspars Kurdeko. Kaspar, vai tu jūti iedvesmu, ko nospēlēt? Vai arī tu vienkārši seko scenārijiem un tāpēc precīzi zini, kad tev ir jāspēlē? Lai nu kā, tu taču šeit neatrastos, ja tu nebūtu apdāvināts ar acīm redzamu un ausīm dzirdamu talantu. Bet kas būtu talants bez milzīga darba? Nu, tad tam talantam nebūtu pilnīgi nekādas jēgas. Jā, bet Matīs, lai radītu, ir vajadzīgas ambīcijas un drosme lidot. Nu, lidot ir skaisti, bet ir jāmāk arī nolaisties. Bet visu taču nevar iemācīties. Nevar paļauties tikai uz intuīciju. Ai, tiešām. Radošums vienmēr tiek novērtēts. Tiešām. Labi, klausies. Klausos. Anonīma patērētāja viedoklis. Liene, Delfi LV. Brīnišķīga ēka, elegance un atturība. Tā, Artūrs, TVNet. Viens no fantastiskākajiem objektiem ir sadirsts ar mākslinieciski aptēstiem pamuļķiem. Dana, skaisti un moderni, patiesas prieks strādāt jaunajā ēkā. Delfi Sanda. Laikam šodien esmu izkāpusi no gultas ar kreiso kāju, jo man nepatīk. Arvis, neesmu arhitekts, bet sastodīti glīti. Raimonds, arhitekti, palasiet tautas viedokli. Es saprotu, ka gribas radīt mākslinieciski augstvērtīgu formu, tīrību, bet nevajag to uzspiest. Jā, daudziem patīk šis šķūninga stils, bet atceros, kā projektēju savu māju. Arhitekts ļoti ar 3O uzstājīgi gribēja uzspiest šādu arhitektūru. TVNet Sanita, brīnišķīgi, priecājos. TVNet Sandis, briesmīgi, smaidiņš. Laima, daudz skaistā, lai uzvar labākais. Delfi Žanis, nepatīk neviena ēka, kaut kāds kubisms, apsēstība. Kārlis, jūtams mērogs un izdoma. Alise, liels klucis bez sajūtām. Liene, brīnišķīgi, elegance un atturība. Ēvalds, vairāk līdzinās benzīntankam un it nemaz neatgādina savrupmāju, manuprāt, ļoti neveiksmīgi. Madara. Mums apkaimē dzīvojošiem ļoti patīk. Baudām. Paldies arhitektiem par darbu. Brigita, kāda baismīga čupa. Pēteris, skaisti būs tikai pirmie 2 līdz 3 gadi. Zigmārs, prasās vismaz pēc vīnstīgām, ja ne buldozera. Margarita, atvainojiet, bet tie noskūtie stādījumi jau sen krīt uz nerviem. Juris, reti neveiksmīgas proporcijas. Kur projektējāt? Minecraftā? Paldies, tautas viedoklis ir uzklausīts. Paldies. Es domāju, paklausīsimies Kaspara viedokli. Paklausīsimies Kasparu Kurdeko.
Kaspars Gurdeko. Paldies. Bet viena atbilde uz jautājumu, kas paliks pēc mums, gan ir skaidra. Nākamās paaudzes. Pasniegt savu balvu aicinām izglītības projekta skolnieks, pētnieks, pilsētnieks pārstāvjus. Lūdzu, sagaidām uz skatuves. Labvakar, kolēģi, viesi! Es vēlētos pateikt paldies skolnieks, pētnieks, pilsētnieks Saimei par iespēju piedalīties šajā izglītojošā projektā, kur veselu mācību gada garumā kopā ar jauniešiem mēs apguvām arhitektūras pamatprincipus. Pētījām un analizējām ārtelpu, iekštelpu, formu, spēlējāmies ar materiāliem un būvējām savu arhitektūru. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs izglītojošs projekts, kas palīdz mūsu jaunajai paaudzei iepazīt un apgūt, kas ir arhitektūra, kā tā rodas un cik tā ir daudzšķautņaina. Tātad, kā jau katru gadu, arī jauniešiem ir iespēja paust savu viedokli par arhitektūru, kas ir nemazāk svarīgs, jo mūsu radītā apkārtējā vide to mantos mūsu nākamās paaudzes. Jaunieši izvirzīja savus kritērijus, un pēc kuriem tika vērtēti šī gada finālisti. Favorīti mums bija vairāki, tomēr viens ieguva mazliet pārsvaru. Tagad mēs nosauksim kritērijus. Tātad kritēriji bija, vai iederās apkārtējā vidē, liederība, tātad vai ir ērts, vai ir drošs un nozīmīgums. Tad arī kritērija oriģinalitāte, arī skaistums un forma. Tad arī vērtējām dabai draudzīgu un otraizlietojumu. Paldies! Paldies! Un bērnu balvu arhitektūra Zirni ir saņēmuši Sijā Made arhitekti Dailes teātra priekšlaukums. Lūdzu, autors uz skatuves. Paldies bērniem. Patiesi prieks īstenībā ikdienā vērot, kā to laukumu lieto un viennozīmīgi redzēt, kā bērni skraida pa betona malām apkārt un priecājas par to vidi. Tā kā paldies jums par novērtējumu. Paldies. Savas spēcbalvas ieguvēju izvēlējies arī portāls Delfi, un to aicinām pasniegt Delfi mārketinga vadītāju Elisi Bikovu. Labvakar, dāmas un kungi! Šogad, kad mēs saņēmām nominantu sarakstu, mēs nonācām patiešām sarežģītā situācijā. Un nevien tādēļ, ka tajā bija atrodami patiešām burvīgi darbi projekti, bet arī tādēļ, ka līdz šim šo lēmumu parasti mūsu vietā pieņēma mūsu auditorija jau ierastajā Delfi auditorijas balsojumā. Bet tā nu tas sakrita, ka brīdī, kad šim balsojumam vajadzēja norisināties,
mums pašiem notika ļoti būtiski portāla arhitektūras un dizaina uzlabošanas darbi, procesi. Un tādēļ mēs nevarējām saņemt mūsu auditorijas balsis mūsu jau ierastajās digitālajās balsošanas kastītēs. Un tad mums šis lēmums bija jāpieņem pašiem, un es teikšu, tas tiešām nebija viegls. Mēs gājām cauri visiem nominantiem, un iespējams, ka visu šo apstākļu sakritības dēļ mūsu sirdīs iekrita viens projekts, kurš ir, vēl līdz galam nepabeigts, bet ar milzīgu potenciālu. Tādēļ, ka mūsuprāt, šīs projekts ir ļoti lielisks piemērs tam, kā atrast risinājumu situācijā, kurā šķietami tas nav iespējams, tas nav atrodams. Un tāpat mums šķiet, ka šīs projekts ir burvīgs piemērs tam, kā ļoti īsā laika posmā ar ierobežotiem resursiem un tādiem, kas ir jau pašiem esoši, ļoti, tādā sākotnēji šķietami nepiemērotā vietā radīt jaunu telpu tik komplicētai mākslai kā teātris. Turklāt vēl ar šo projektu iekļūt arhitektūras gada balvas nominantu sarakstā. Sveicu Valmieru Skurtuvi un šī projekta komandu. Urā! Nedaudz pateikt paldies Delfiem, un paldies Delfiem, ka jums ir komentāru sadaļa. Savādāk daudzi valsts portāli ir aiztaisījuši šo cietu, un vairāk nav ko lasīt. Tā kā paldies! Paldies! Paldies Kurtuvei, paldies, ka jūs mūs arī pamanījāt. Un jā, tad pieminētais mazais budžets, protams, ir apmēram mēs tā pareiķinājām, ka 1% no citu kultūras būvju budžeta, par tādu 1% mēs esam izveidojuši vienu teātri. Tā kā tas ir iespējams. Paldies! Paldies jums! Jā, turpināsim. Pasniegt dzīves stila, arhitektūras un dizaina žurnāla Deko spēcbalvu uz skatuves aicinām žurnālisti Veroniku Viļumu. Labvakar visiem! Pirmkārt, man ir ļoti liels prieks šeit atrasties, un es vēlos Deko redakcijas vārdā teikt lielu paldies Latvijas arhitektūras gada balvas rīkotājiem, Latvijas arhitektu savienībai par to, ka mēs šeit varam pulcēties un ka Deko ir iespēja jau 2. gadu pasniegt arī savu speciālu balvu. Mēs, un kas vēl ir nozīmības vērts, un kāpēc ir vērts pateikt sirsnīgu paldies šim konkursam, ka tas ļoti atvieglo arī redakcijas darbu vienmēr, jo tas ir par vismaz konkrētu skaitu objektu, vienmēr ir skaidrs, ka par tiem noteikti būs jāuzraksta. Tā kā paldies par to. Un šī speciāla balva ir publikācija Deko žurnālā un iespēja sarīkot fotosesiju, respektīvi skaistās fotogrāfijās iemūžināt kādu no pašu izvēlētajiem objektiem, no saviem radītajiem darbiem. Ar žurnālu ir tā, ka mums ir tā laime bieži vien viesoties dažādos namos, ciemos pie dažādiem cilvēkiem, un tas jautājums, ko mēs gandrīz vienmēr uzdodam, ir, kas jums rada šo māju sajūtu, kas ir tas, kas jūs konkrētajā vidē liek justies labi. Un tās atbildes ļoti bieži ir, teiksim, svaigs gaiss,
kārtība, tā funkcionalitāte, ka visas lietas ir savās vietās, gaisma. Mums raksturīgi ļoti bieži atbilde ir arī koks. Un tagad, kad par gribot, negribot, pēc pandēmijas daudz no mums ir atgriezušies savās darba vietās un pavada tur tikpat daudz laika kā mājās un reizēm, ja ne vēl vairāk. Mēs ticam, ka šīs īpašības, šīs sajūtas ir ļoti, ļoti svarīgas arī darba vidē, tāpat kā mājās. Un mēs ļoti gribētu piešķirt šo speciālu balvu komandai, kam rūp vides nekaitīgums, tādas vides radīšana, kurā ir pozitīvas sajūtas, cilvēkam draudzīgas un videi draudzīgas. Un Deko speciāla balva ir par biroju ēku Lizumā Made arhitektiem. Paldies. Es tagad domāju, ko tagad pateikt, kas varētu atbilst. Varbūt tā izglītojoši par šo telpu kvalitāti ir tāds anglisks termins zero walk, kas nozīmē, ka nav toksisku izgarojumu. Mēs to neredzam, bet mēs to visu laiku elpojam. Tā kā tas ir tāds moments, kas neredzamais arhitekta uzdevums. Paldies! Paldies! Pasniegt savus pēcbalvus skatuves aicinām krāsu un košuma pavēlniekus zīmola Tikurila tirdzniecības pārstāvi Maiju Laimiņu un mārketinga vadītāju Ilzi Zālīti. Labvakar, cienījamā arhitekta auditorija. Šis Tikurila ir pirmais gads, kad mēs esam pievienojušies jūsu apbalvošanas ceremonijai. Mēs esam ļoti lepni un pateicīgi, ka jūs esat uzņēmuši mūs savā pulkā. Jā, un mēs esam krāsu patrioti. Un savā ikdienas darbā mēs redzam, ka krāsa spēj piešķirt ne tikai dvēseli un individualitāti jaunām telpām, bet arī tādām vietām, lietām un interjera elementiem, kas jau kādu laiku ir mums godam kalpojuši. Un tāpēc Maija mazliet arī ieskicēs par mūsu apbalvojumu. Labvakar. Ir gods pasniegt Tikurila Vivakolor simpātiju balvu, un to vēlamies sniegt arhitektu birojam AR4 projekts Mārupes mūzikas un mākslas skola. Mārupes mūzikas un mākslas skola aicinām autorus uz skatuves. Kamēr Andris nāk, gribu pateikt, prieks, ka projekts ir ievērots, novērtēts, virzīts un novēlam neapstāties un nākotnē daudzus, radošus, veiksmīgus un jaudīgus projektus, kurus ietērpt krāsās. Lai viss izdodas un lai ir turpinājums. Paldies jums par tehnisku atbalstu ikdienā un par dāvanu. Paldies! Paldies! Paldies. Ēkas
logi sniedz vitāli nepieciešamo tās iedzīvotājiem svaigu gaisu, dienas gaismu un arī atspulgu, kad par rokai nav spoguļa. Uz skatuves aicinām Velux Baltija ģenerāldirektoru Dmitriju Astašonuku. Labvakar! Kad jūs domājat par savām mājām, jūs domājat par fizisko māju, vai jūs domājat par sajūtām, kādas jums asociējas ar to māju, kad jūs tur esat? Tā var būt, sajūtas var būt arī īstenībā diezgan liela daļa no jūsu labsajūtas, būt jums kā cilvēks, un justies tur droši, un justies kā māja, kur jūs dzīvojat, lai to labāk sajust. 90% no mūsu laika mēs pavadām iekštelpas. Winston Churchills teica, mēs formējam ēkas, un pēc tam tie formē mūs. Globāli 1/3 no enerģijas patēriņa un CO2 emisijām nāk no būvniecības industrijas. Un katra ēka ir kā ekosistēma, kur ir sienas, ir jumts, ir konstrukcija, ir logi. Un tie veido 80% no visām emisijām, ko ēka saražo savu dzīves ciklā. Un, lai virzieties ilgspējīgas virzienā, ir svarīgi, protams, vērst uzmanību, kā ēku padarīt ilgspējīgu un samazināt CO2 emisijas, un tad skatīties un to ēkas aploksni. Un tas jau ir pierādīts reālais eksperimentus. Mēs cilvēki principā esam radīti dzīvot savan 24/7. Ja? Un Veluxā mēs bieži sakam, ka labs iekštelpu klimats ir īstenībā tāds, ka iekštelpas mēs jūtamies tikpat labi kā ārā foršā vasaras dienā. Un šodien mūsu īpašu balvu no Velux mēs gribam dot projektam, kurš mūsuprāt ir spējis dod iespēju justies un būt savienotiem ar dabu un āru visdažādākas dzīves situācijas. Un īpašu balvu gribam dot doktora Mauriņa klīnikai Didriksons arhitekti. Apsveicam! Paldies, ļoti negaidīts. Bet tik tiešām ir viens tāds pierādījums, ka cilvēki, piemēram, slimnīcas spārnā, kur ir vairāk gaismas, parasti tas ir pret rītiem, izveseļojas ātrāk nekā ziemeļpusē, vai kur ir maz logi. Un ir ļoti daudz zināšanas, kuras patiesībā mums arhitektiem vajadzētu likt lietā. Mēs esam tie starpnieki starp šīm zināšanām un cilvēkiem, kuriem mēs tās mājas taisam. Paldies! 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 Paldies atbalstītājiem par īpašajiem sveicieniem un balvām. Ņemot vērā ceremonijas ritmu, šeit iedarētos neliels pārtraukums, bet to mēs nevaram atļauties. Ne tikai bīstoties no tā, cik daudz laika vispār mums vēl ir atvēlēts, bet arī tāpēc, ka mēs baidāmies jūs pazaudēt otrpus ielai Zanes Teteres veidotajās labierīcībās, kas nodēvētas par skaistākajām Baltijā. Tālūk. Savukārt šī vakara svinību vietā pagājušajā gadsimtā ir bijusi iela, kas tagad, sadarbojoties Zanei Teterei un Reinim Liepiņam, transformējas par jaunu vietu Rīgas kultūrkartē. 57. gadā būvētās kolonas un jumts šodien iedveš sakrālas telpas sajūtu. Atliek to
izmantot, lai lūgtu vēlnišķīgās birokrātijas institūcijas netraucēt projekta tālāko attīstību. Un lai šai ielā vienmēr skan mūzika un ļaužu balsis, Kaspars Gurdeko ar kompozīciju Iela numur 3. Kaspars Gurdeko, dāmas un kungi. Straujiem soļiem esam pietuvojušies ceremonijas noslēgumam. Laiks patiešām skrien, es pat teiktu lido. Latvijas Arhitektu savienība nākamgad svinēs jau 100. gada dienu. Anta, mierīgāk tu jau domā par nākamajiem svētkiem, kamēr mēs vēl neesam noslēguši šos? Jā, labi. Tev taisnība. Pienācis laiks šī vakara svarīgākajam notikumam, šī gada arhitektūras balvas laureātu paziņošanai. Arī šogad fināla žūrijas sastāvā darbojās prestiži ārzemju profesionāļi, kurus ar lielu prieku šovakar sveicam šeit. Lietuviešu arhitekts un arhitektu biroja Audrijus Ambrasis arhitekts dibinātājs un vadītājs. Audrijus Ambrasis. Arhitekts, pilsētplānotājs un dizaina studijas Tenten līdzdibinātājs Berts Gelings. Un Briseles galvaspilsētas reģiona būvniecības meistars un galvenais arhitekts Kristians Borets. Ārzemju žūrijas komisija kā allaž apmeklēja visus nominētos projektus, lai izraudzītos tos, kuri izgaismojušies īpaši spoži. Dabai un arhitektūrai ir daudz kopīga. Arhitektūrai ir jāmāk pielāgoties dabas straujajām pārmaiņām. Jāiemīsto sevi gan funkcionālās, gan estētiskās vērtības. Jāapvieno zinātne un māksla, pagātne un tagadne. Izcila arhitektūra ļaujas gan siltiem saules glāstiem, gan tādiem skarbiem vēja sitieniem. Jā, tā ir tiesa, ka nezinām un nevaram paredzēt, kas notiks nākotnē. Jā, varbūt nemaz tik tālā nākotnē mūs sagaida apokaliptiskas beigas, kur arhitektūras galvenais izējmateriāls būs plasmasa un arhitekti būs spiesti ģērbties spilgti zeltainās drēbēs. Jā, bet vismaz pagaidām apvienojot intelektu un intuīciju, arī šeit pie mums laika pa laikam top arhitektūra, kas ar savu posmi vieš cerības par nākotni. Jā, bet tagad gan dosim vārdu Bertam Gelinsam. Dear representative of the ministry, ladies and gentlemen, colleagues, friends of architecture.
It was an honor for us, the international jury, Audrius, Christian and me, to be able to come here, to visit all the sites, to cross the country from east to west, to visit the projects, talk to the architects, feel the spaces, see the colors, feel the textures, even smell the buildings. The topic of this award was honest ambition, and the chairman of the jury explained us that the award has the intention to stimulate practices that are sensible to social, environmental, and aesthetical concerns. In that sense, the awards are to be seen, on the one hand, as a celebration of projects that have been realized, but also as a way to stimulate current practices in the future. As international jury members, we felt a great responsibility to make the choices accordingly. The diversity of projects visited was big, but the choices of the international jury were unanimous, without the slightest doubt. We selected 2 awards, 1 special mention, and the Grand Prix. I won't be bothering you any longer with many words, and I'm going to open the first envelope. And the first award goes to a building that proves the great architectural ambition can also be realized far away from the cultural hotspots of Riga. Given the economic activities of the commissioner, the choice for a timber construction might at first glance seem an evident choice. But during our visit and the conversation with the architect, we realized that the team of architects, engineers, and the contractor managed to lift the initial ambitions of the client to an excellent level. Apart from being a correct, functional, and flexible working space that meets high standards in terms of energy consumption, the building works as a horizontal social integrator, bringing different staff members from boardrooms and the work floor together in the canteen and the exterior galleries where people can meet in an informal setting. The designers proved that fundamental architectural choices can play a decisive role in reducing carbon emissions and the creation of a healthy living environment by conceiving the building as a living metabolism that can breathe in and out through the pores of its skin without complex machines. And last, that even within a context of strong budgetary restrictions, one can create spaces with highly appreciated aesthetical qualities, a true celebration of sensory experiences of light, colors, textures, and smell. Ladies and gentlemen, the first award goes to the Timber Office Building in Lizums by Made Architect. Thank you very much. I really appreciate it, and how to say, we were amazed by the situation when we go far away from Riga, in a small area, and we find a client that's really supplying a main furniture seller like IKEA. And we find that he's really knows what's going on in the world. So maybe this is a kind of contradiction that in Riga we lack this kind of understanding, and we go away. In Lizums, you find a really contemporary thinking client. Thank you very much, client. Paldies.
Paldies. Laiks nosaukt otro laureātu. To paziņos Audrijus Ambrasis. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. At first glance, of course, it's a strange view. Big windows in the street, behind which you see people making medicine in a super clean environment. But why not? In the city, we lay ground floors that contribute to the urban life in the public space. However, housing is not always a good fit. There are already enough offices, and we can never fill everything with shops and bars. So a fine choice here to showcase the back office of a pharmacy that way. Let's not hide manufacturing activity. This is people who make things or push it away to the outskirts of the city. Manufacturing also has a right to a place in the city, and it also deserves good architecture. In any case, yeah, pharmacy workers no longer have to work in the cellar, but they have daylight and beautiful space. Because the architect has designed this project with a lot of care and created a very consistent design that goes beyond just interior decoration. The jury appreciated not only the elegance of the design, but also the way of dealing with the interior that has heritage value. All the decorative moldings of the plasterworks are preserved and visible, but protected by wrapping in transparent stretch sealing material for hygiene reasons. The entire design is well thought out and finally detailed. We often see with heritage elements an extremely prudent or too modest approach. Here the architecture is very respectful, but also extremely bold. So bravo for the architects who succeed in combining being respectful and bold. The pharmacy, whose exact name? Lūdzam, sagaidām balvas ieguvēja zāļu pagatavošanas nodaļa Sijā Mūd. Basically, when the client came to us, he was coming with the new concept that bringing out this pharmacy work to the more to the public, and the biggest challenge actually for us was to get all that function together, make it working together, and then move it to the front of the 5 huge windows on the Brīvības Street. And yeah, we had a lot of discussions, a lot of teamwork, and it was actually, yeah, the biggest thing was the team, which was connecting each small thing together, and in the end, a lot of time spending in the building site, we managed to do it all together. Yeah, and thank you very much for the jury that you saw those things what we were struggling with, and the project was successfully managed, and we managed to do that. And very big thanks for our client, who was, let's say, he was innovative, and they were very brave to do such things in a new way, let's say that. Thank you. Paldies. Apsveicam. Arī šogad starptautiskā žūrija izvēlēsies finālistu, kam piešķir žūrijas speciālo atzinību.
Good evening. I guess you want me to reveal the Grand Prix, but one more moment. Because I have to explain you one more decision of the jury, namely the award of a special mention. Good architecture is not created by a good architect alone. We are all architects here. We should confess sometimes it's not just about us. It's also about the client and the end user and the public administration who supervises the project and gives a building permit, not to mention all of the contractors later in the process. And this interplay between many actors, that's what we want to highlight with the project for the temporary theater in Valmiera by Soudreba Architects. So the real theater has been closed for repairs, and in the meantime, a temporary theater has been set up in a former boiler house from the 1970s. And we as a jury, we really appreciated how in Valmiera several persons realized that something had to be done while waiting for the new theater. Something had to be done to keep the joy of going to the theater alive. And what a smart choice to take this building. At first sight, it's an anonymous building, not to say an ugly building, but it's very well in the center, very close to the existing theater, and thus an excellent location. It is a utilitarian building, for sure. It's not an architectural beauty. And also from a period when brutal interventions happened in the city, so it's not a pretty memory either. And yet, we think that even such banal buildings can be revalued and given new meaning without having to be demolished, because that would be not sustainable at all. Adaptive reuse, that is preserving buildings by transforming them, is for us the future of urban development, and the project is a proof of this. It went super fast, in 2 months, and so the rules of public procurement have been treated rather loosely here and there. So what can do better next time? But please, next time, keep the enthusiasm and sharpness in the interplay between the municipality, the user, and the architect. Žūrijas speciālo atzinību saņem Valmieras kurtuve Sijā Sudraba arhitektūra. Aicinām autors uz skatuves. Pasūtītāju vārdā liels paldies par teātra pamanīšanu, un laikmetīgā telpa kurtuve ar teātri ir iesākusi kurināt, kā mēs sakam, gara un kultūras maizi Latvijā. Brauciet ciemos uz Valmieru, uz Valmieras teātri, un paldies par līdzinējo sadarbību Sudraba arhitektūrai. Arhitektūra ir process, un paldies žūrijai un paldies kolēģiem, kas to novērtē. Un arhitektūra ir process tādā brīdī, kad visi iesaistītie sadarbojas un iet uz vienu mērķi. Lai arī citi varētu teikt, ka tas nav iespējams, bet mēs visi ejam uz vienu mērķi, un tas ir iespējams. Mazo pēdējo teikumu, brauciet uz Valmieru, kamēr ir biļetes. Paldies.
Paldies! Un nu vakara satraucošākais brīdis. Lūksim atklāt Latvijas arhitektūras lielās gada balvas ieguvēju. As you all know, cities are not made of buildings. They are made of buildings and public space and people. In a jury like this jury, we think that it is important that architects make good buildings, but also that they care about how people can make good use of good public space. And that has been done in an exemplary way in this project by Made Architects. The redesigned square is living again now because the walkways are now more comfortable for pedestrians, but also because there are quiet places to sit. Previously, the square had stairs, and these have now been replaced by a slope. That was a difficult decision, but in our opinion, it was the right one. As a result, the square is now easily accessible and low threshold, really inclusive. Whereas before, it was more representative, and in fact, it kept people at a distance. Now, the square shows that it wants to glide in the urban fabric around. Nature in the city here was also given attention as existing trees were preserved with precise care and new large trees were added. And rainwater is used to maintain this nature in the city in the face of the challenges of climate change. Finally, all this was designed by the architects with great sensitivity to the essential force of the modernist design around the theater building by Marta Stanja. It's a great example of how to improve the city, not by doing everything completely over and over again, but by adapting the city to the needs of today in continuity with the existing. It's the same, but different and better. Congratulations. Tātad Latvijas arhitektūras lielo gada balvu saņem, ja kāds neskatījās ekrānā, SIA Made arhitekti. Apsveicam! Liels jums paldies par aplausiem. Jāatzīst, ka gandarījums par izdarīto mums pašiem jau ir ļoti liels. Mēs katru reizi, kad ejam caur skvēru, mēs redzam, kā cilvēki to lieto. Un mēs smaidām, tāpēc, ka tas nozīmē, ka šīs līnijas un šie lēmumi ir darījuši cilvēkus priecīgākus. Un, es jau teicu lielu paldies. Te ir pārsvarā šī te komanda. Ir vēl cilvēki arī zālē. Ir cilvēki, kas varbūt nav atnākuši, ir inženieri, ir ļoti daudz dažādi speciālisti, kas bija jāpiesaist. Un, es vēl varu tikai atkārtoties, ka šāds publisks visiem lietojams objekts ir ārkārtīgi riskants. Tāpēc, ka jebkuram ir viedoklis par to, jebkurš to var kritizēt. Un teiksim, Rīga šajā un arī valsts birokrātiskajā sistēmā ir ļoti daudz cilvēku, kas var šo arī
norakstīt. Un mums kaut kā paveicās. Mēs esam laimīgi tieši par to, ka šajā sistēmā bija cilvēki konkrēti, kas nenorakstīja projektu, kas pacentās pieņemt tādus lēmumus, ka mēs varējām to novest līdz galam. Tā kā es esmu ļoti pateicīgs visiem šiem cilvēkiem, kas viņi to zina. Liels jums paldies! Tiekamies laukumā! Paldies! Vēlreiz sakām lielu paldies atlases un fināla žūrijai. Paldies! Un ar to arī Latvijas arhitektūras gada balvas ceremonijas svinīgā daļa ir noslēgusies. Taču patīkamākais tikai vēl priekšā. Mēs jūs aicinām uz afterpartiju Saules aptumsums. Ķermeniskās slāpes veldzēsim bārā, bet garīgās kopā ar DJ Visvaldi ieplūstot godīgā dekadencē un pasaules džezā. Bet vēl pirms slāpes tiek veldzētas, lūgsim laureātus plūst uz skatuves un vienoties kopīgā fotografijā. Lūdzu, Paldies nāciet! visiem. Paldies! Priecīgus svētkus!